Sveiks, sporta draugi un aktīvā dzīvesveida piekritēji. Klāt pieķerti sportojot, 3. epizode, un šoreiz ielūkosimies spēka sporta pasaulē. Muskuļi nav domāti tikai skaistumam. Ir ļoti daudz cilvēku, kuri savas spēka spējas pārbauda visai nopietnos sporta veidos. Kādos? To pieķers sportojot devās noskaidrot 3. epizodē. Nu vēl par reizītei. Pieķers sportojot 3. epizodu atvēlējām spēka sportam, un viens no veidiem ir armreslings, jeb arī laušanās uz rokām. Un par studijas viesi esam izvēlējušies Latvijas čempionāta dalībnieku, vairākkārtēju Latvijas čempionāta zelta medaļnieku, Latvijas armreslinga federācijas viceprezidentu, izlases kapteini un treneri. Raimonds Liepiņš, lūk, jūsu priekšā. Tavu amatu saraksts ir ļoti garš, bet vispirms mēs aizskārsim to tematu, ar ko tas viss sākās, kā tu nokļuvi vispār laušanās uz rokām sacensībās un tajā vidē. Tātad tas viss sākās, man liekas, man bija 17 gadi, es iestājos šeit pat. Mēs tagad atrodamies sporta klubā Georgs 5 un pāri tiltam, otrā pusē Rīgas Tehniskā koledža. Un es iestājos tur pirmajā kursā mācīties par programmētāju, un tur bija trenižera zāle. Man vasarā bija izgriezts apendicīts, es neko nevarēju darīt, un tad es lēnām sāku iest trenižera zāli. Un tā teikt iemīlējos no pirmā uzmetiena un sāku trenēties. Un sāku ar spiešanu guļus, tur man ļoti labi gāja. Un treniņu partners, kas bija vienu kursu augstāks par manīm, Rudolfs Cīruls, aicināja mani piedalīties armreslinga sacensībās. Tad lauzies pirms tam biju, bet nekāda baigie panākumi nebija, un īsti man likās, ka man nesanāk. Un tad mēs sākām tā kā startēt sacensībās. Un vienmēr bija tā, ka armreslingā ir abu rokas un labā puse kreisā. Un viņam ļoti spēcīga ir labā roka, un man ļoti spēcīga kreisā. Un labā izlīdzina, tā teikt. Un tad viņš vienmēr bija pirmais un, var teikt, pēdējais, un es biju pa vidu ar abām, un es vienmēr tiku augstāk par viņu. Un tad es domāju, varbūt jāpamēģina. Tagad man tās prioritātes ir, lai es to Latvijas līmeni paceltu un arī pats turpinātu augt. Jo es te kā sportists ļoti izsalts un nekad nepadodos, un armreslings tas ir. Jo man ir ļoti labi sasniegums spiešanā guļus, un tur es esmu Latvijas čempions un rekordists vispārējais, bet to nevar salīdzināt armreslingā. Kāds, kas ir lauzies, kas ir vinnējis cīņu vai turnīru, ja, tur uzreiz ir āķis zobā. Kur ir tā sāls? Tas viss slēpjas. Tā ir cīņa, tas ir, nevar izstāstīt. Boks būtu tā, ka es pēc tam, kad man ir iespēja savu ar zilām acīm aiziešu mājās. Šeit būs tā, ka zaudēs, bet tu uzvarēsi, tu tomēr tu jūties, es nevaru izstāstīt. Tā ir kaut kāda rakstura cīņa, viens pret otru? Armreslings tas ir ļoti komplicēts sports no tādas ziņas. Pirmām kārtām jau ir tas, kad ir fiziski. Tev jābūt fiziski spēcīgam, lai kaut ko izdarīt. Pēc tam tev jābūt taktiski, tev jāsaprot, ko pretinieks darīs, kā izmantot savas spējas pret viņa spēju. Tad tev ir jāizdomā arī stratēģija pieiet, un beigās vēl tas viss ir galvā, tā teikt. Jo tik daudz cīņas ir zaudēts jau pieejot pirms galda, tev izsauc kādu, pa kura sasniegumiem tu visu zini, un uzreiz jau nobāl cilvēks pieiet un nostājās un ir sabijies, un tur visi jāizmet no galvas. Tas psiholoģiskais kaut kādā veidā spēku atņem. Psiholoģiskais ļoti. Armreslings, kā amerikāņi saka, tas ir psiholoģiskais sports. Jo viņiem ir tā, ka viņi tur pieiet pie galda un tur pretinieku runājas un raus to roku un jau tev mēģina iebiedēt pirms un vispār. Un tu viss atkarīgs, vai tu tam ļaujies, vai tu ļauj pārņem viņu, vai arī tu atdodies un zaudē. Tā. Es agrāk biju man tā, ka es biju viens no lētākajiem vispār lauzēju Latvijā, un visas cīņas sākās tā, kad es biju ready go, te noķēru, un tad es vilku atpakaļ. Jo es nevienu nevarēju uzsist. Un tad es
austiņās man bija ielikts, es biju ierakstījis pats signālu go, ka viņš ir ik pēc dažādu laiku sprīžu, tā go. Tad es gāju pa ceļu un sasmazināju roku, uz katru to go. Un tad, kad tu dzirdi go, tev automātiski viena kustība. Sabiedriskā vietā laikam labāk to netrenēt. Nē, cilvēki nesapratīs. Runājot arī par armreslingu, kuras citas muskuļu grupas, izņemot roku, var izmantot? Smieklīgais parasti tā, ka man prasa, ko tu šodien darīsi. Es saku, es nākušu pirkstu trenēšu. Kādu trenēs pirkstus? Tad iet viss, kas ir caur pirkstiem, tā teikt, visas kustības. Bet rokai kaut kur jāturās. Tad jātrenē viss ķermenis. Jo ir tā, ka ir pašam bijušas daudzas problēmas ar muguru, tikai tāpēc, ka mugura nav trenēta kaut kādu laiku. Un tad mums ir tādas spēcīgas vērpes kustības. Bet jātrenē viss, un armslingā tiks ieslēgt pilnīgi visu. Pilnīgi visu. Es varu pie galda varbūt man nosvērt visu, kā vajag. Jā, varam pamēģināt. Tad armslinga starta pozīcija ir tāda, ka mēs noliekam rokas uz palikņiem šeit, ja, nostājamies. Viena roka šeit turās, otra tur, pleci paralēli. Tad skaties, ka es stāvu, man gurni klāt pie galda. Jā. Tad no šejienes jau iziet viss pārējais, kā mēs stājamies. Ir vairāk cīņas veidi, stili, un tas nosaka tā, kur tu liec kājas. Piemēram, es stājos šādi. Es aizlieku kāju aizāķēju, otru man nedaudz uz priekšu, gurnis ir piespiests klāt, bišķi pats uzspiedies uz galdas, citreiz vēl spirts vēl nostājos, jo tā man ir ērtāk. Roka ir nolikta šeit, jo mans cīņas stils ir tāds, kad es griezīšu plaukstu un tev vilkšu šeit. To es darīšu. Atkarībā, ja tu izdomā iet caur augšu, tas ir kustība šāda, tad kājas ieliek dziļāk, lai var vilkt pāri. Šādi. Armslings pats par sevi nav tāda termina kā laušanās. Latvijā vienkārši mēs to saucam par laušanās. Termins laušanās ir no tā, kad mēs cīnāmies par plaukstām, par šo pozīciju. Bet pat par sevi no angļu valodas pulling, vilkšana. Tātad mani jāpārvēl tev pāri. Un tāpēc cilvēki tie, kas grib kaut ko laust, pilnīgi nepareizi dara. Un tā parasti notiek, jā. Palītās sev tas ir, mums ir Latvijas čempionātos un kausa posmos es dzirdēju 2 reizes, kad kāds ir salauzis roku vai satraumējies. Tas notiek, tas ir sporta specifika, bet tas ir pa 7 gadiem. Bet es esmu dzirdējis, ka krogos kāds otrais lauž rokas. Kāpēc viņi lauž rokas? Tāpēc, ka visi izdomā tā, ka jānostājas šādi un jāmēģina nospiest pretinieks. Ja? Tad, skaties, ja tu paspiedīsi manu roku šeit, ja, viņi tālāk neiet, jo mūsu locīte neļauj tālāk aiziet. Tāpēc viņa lūst. Es mēģināšu tev atvilkt, ielikšu plecu, un šī saucās traumatisku kustību armslingā. Tāpēc armslingā, lai vinnētu, vai laustu, viss plecs paliek paralēli, var nedaudz sagriezties, ja? Bet lai nav tā, ka plecs aiziet pirms rokas, un mēs noliecamies ar ķermeni. Tad traumas nav. Traumas rodas tad, kad kāds mēģina šādas te kustības un vilkt visu prom. Tāpēc, tie netīrie paņēmieni varbūt sportā? Nē. Šeit ir visādi citādi netīri paņēmieni. Tad es parādīšu, pamēģināsim palausties. Nostājas gurnas noliec šeit klāt. Pirms starta locītām jābūt taisnām un īkšķi kauņiem jābūt redzamiem. Šeit. Tad man šāni, tev arī viss ir taisns. Tā. Tu man satver, kā tev ir ērti. Tagad signāls ir ready un go, laus. Tu tagad mani spiedi, tev vajadzētu krist. Tev vajadzētu krist ar ķermeni. Tu esi nolicis alkonu, tu bloķēji sevi, pacel alkonu un krīti garām. Krīt droši ar ķermeni, jā. Velc mani prom. Tev jāvelk mana roka prom. Velc. Ot šādi. Tieši tā. Vinnē. Pirmā uzvara, sportojot. Un noteikumi ir pavisam vienkārši. Elkons nedrīkst atstāt palikni. Elkons atstāja palikni 2 reizes, tu esi zaudējis. Pretinieks jādabū līdz šejienei vai līmenim. Uzvara. Elkons nedrīkst pacelties, nedrīkst nokrist, nedrīkst elkoņa gals pāriet pāri. Tas viss ir 2 foulu zaudējums. Tavs dzīvesveids, tā acīm redzot pareiza ēšana un regulāra treniņa? Ēšana, ka sanāk kā sanāk, tā, kad es trenižerāli strādāju, tad man ir cilvēki, viņam no 5 līdz 10. Un tad es ko paspēju to apēdu, tā teikt. Bet vispār jā, ēšana ļoti svarīga, jebkurā sportā. Ar ēšanu var optimizēt jebkuru sporta veidu, kurā tu darbojas. Bet vienīgais, ko mēs labprāt gribētu pamēģināt, tas ir ar tevi mazais duelis, bet ar visu
pilnu nopietnību un parādīt, kā tu īsti sacensībās startē. Es zinu, iespējams, ka tas beigsies tieši uzvara tev, bet es pacentīšos izrādīt pretestību. Pamēģināsim, davai. Mēs noņemsim nostrēdu. Tu var izvēlēties roku. Varam abas. Tā, tev laikam bija spēcīga kreisā. Uz labo. Mēs varam arī uz abām. Ready, go! 1 sekundi, vai tur bija mazāk? Es vēl pirmais. Man vēlreiz. Ready, go! Es tur nepēc vēl go. Viņš jau gābi. Mans vīrais regulāri ir aizskārts. Paldies tev, Raimond. Pienācis laiks trenēties. Tomēr der atcerēties, pieķert sportojot skatītāji, ka šis process ir jādara tīri. Lai rosinātu uz to, lūk sižets par spēka sporta tumšo pusi. Spēka sporta pasaulē un arī Latvijā radījusi vairākus varoņus un piedzīvojusi arī vairākus brīnumus. Vai tas ir mīts vai patiesība? Kā tas vispār notiek? Kas ir aiz muguras spēka sporta pasaulē? Vispirms jau katrā ziņā ļoti nopietns darbs. Lai sasniegtu augstākās virsotnes, pie tā ir ļoti jāpiestrādā. Un ir tāds teiciens, kad dzelzs tiek graust ar zobiem. Tad tie, kas sasniedz tās augstākās virsotnes, neskatoties neko, ir cilvēki ar ļoti spēcīgu raksturu, kas prot sev, kas var un grib aizliegt. Teiksim, sev dažādas izklaides, kas prot iet ļoti konsekventu ceļu, lai sasniegtu savu mērķi, un tā ir pašaizliedzība. Ir tā, ka daudzi pakļaujas tam spiedienam, neiztur spriedzi un vēlas sasniegt tos rezultātus ātrāk. Kas notiek tad? Neviens retais ir no sportistiem, kurš ir gatavs, teiksim, strādāt ilgstoši un nopietni, kā es te iepriekš runāju. Ja? Un tāpēc, lai pātrinātu šo ciklu, ja, tiek meklēt dažādi, teiksim, to, ko mēs saucam par to dopingu. Ja? Un to, ka dopings ir pilnīgi izskaužams un federācija viņu neatbalsta, ja? Un tur par to vispār nevar būt nekādas runas, par to mums ir jāmaksā sots, ja? Un attiecīgi mums ir jāuzrauga, lai tas nenotiktu, ja? Un mēs esam atbildīgi par to, un tāpēc tiek izvest semināri, tiek iepazīstināt treneri un visi arī audzēkņi jau no mazotnes. Ja? Dopinga lietošana nepie kā laba nenoveda. Par dopingu lietošanu es varu pateikt tā, kad pamatā vīrietim izstrādājās testosterons jau no pubertātes laika, kad parādās tās pirmās tendences un interesi par pretējo dzimumu, un tajā pašā laikā sāk augt bārda, saka, redz, tu jau esi vecs, tev bārdāg un tā tālāk. Un tad, ja, piemēram, lieto to dopingu, tad ļoti primitīvā veidā es varu paskaidrot to, kad ievadot papildus testosteronu devu, teiksim, viņi ir dažādi nosaukumi un ar dažādām blakus parādībām, ja, tad paša testosterons vairs neizstrādājās, ja, jo vienkārši tam ķermenim tiek ievadīts liekas un nav vairāk vajadzība, it kā savam izstrādāties. Ja. Pie reizes tas testosterons neiedarbojās, teiksim, tieši uz to spēku, bet viņš ir kā netieši katalizators spēkam, kā tas izpaužās, palielinās ēstgribu. Ja? Tātad nav vairs nenāk tik ļoti miegs, teiksim, ja? Un ja tu tajā laikā normāli, teiksim, nevis normāli, bet pareizi ēd, ja? Tātad uzreiz vajadzīgs nepieciešams ir olbaltumvielas, ja? Ogļhidrāts ievadīt organismā kādā veidā, protams, ēdot gaļu, pupas, proteīns, kur ir dabīgās vielas, ja. Bet tagad arī ļoti daudz ir aminoskābes, proteīna, ogļhidrāti, kuras var nopirkt un kuriem klāt ir arī, lai cilvēki pirkt, ir klāt vienkārši pielikts klāt arī kofeīns, ja, kas ir aizliegts būtībā.
Un tāpēc arī ļoti daudz sportisti, kas, teiksim, nav profesionāli un nezin, ja, pērkot nesertificētas lietas, nejauši iekrīt. Tikai tāpēc, ja, tāpēc šī nav ļoti vienkārša lieta. Ja. Teiksim, ja es nevaru apbalvot, kad Latvijā nelieto dopingu, ja, bet katrā ziņā mēs to neatbalstam un nekādā gadījumā to neatbalstīsim. Ja. Katrā ziņā tā virsotne ir tik vilinoša, kad noteikti viņi lieto kāds vai ne. Un tāpēc, ja jūs gribat pārliecināties, tad es iesaku vienkārši darīt tā, ka vajag rīkot monitoringus, kur sportisti tiek pārbaudīti, un tad var pierādīt. Latvijas svarcelšanas klubu apvienība un arī Pieķerts sportojot ir par tīru un godīgu sportu. Dariet tāpat kā mēs, un viss būs labi. Dopinga lietošana varbūt arī ļauj sasniegt visu daudz ātrāk. Bet vai sevis upurēšana ir tā vērta, tas lai paliek uz katras sirdsapziņas. Un Latvijā ir vēl sportisti, pat vesela ģimene, kas visu dara tīri. Atrodamies mājīgā Ķeguma novada Rembates pagasta sporta zālītē, kur valda ļoti, ļoti mīļa un tiešām sportiski aktīva atmosfēra. Un te savas vakara gaitas pavada ļoti interesanta ģimene, Roga ģimene, kura nodarbojas ar tādu sporta veidu kā powerliftings, kas ir viens no spēka sporta paveidiem. Un te ir interesants arī jautājums, kā jūs vispār nokļuvāt līdz powerliftingam. To es acīm redzētu pajautāšu Dzinteram pirmajam. Savas gaitas mēs sākām tepat novada sacīkstēs, Ogrē. Es tajā laikā viens tikai braucu sacīkstēm. Nē, tomēr ar dēlu. Bijām kopā ar dēlu. Labi nostartējām, abi divi. Es dabūju pirmo vietu. Laikam dēls otro. Tā arī sākās mums tās gaitas. Tas bija, mēs parasti aizvien biežāk un biežāk izmantojam teicienu āķis lopā. Tad acīm redzot, jūs noķērāt arī to sajūtu. Un pie mums piegāja Rembates kapteinis komandas, Aivars Gailīts, un arī tagadējais treneris un kapteinis komandas. Un palūdzu, vai mēs negribam startēt kopā. Labi, saprotu, tēvs, acīm redzot, lepojās vienkārši ar meitu rezultātiem uzrādītiem, bet māsas varbūt kaut kādā veidā konkurēja, nekonkurēja? Nē, mēs esam citās svaru kategorijās un mēs trenējamies kopā un palīdzam vienotrai. Tas ir tieši tādi labi, ka mēs vienotrai varam palīdzēt, motivēt vienotru. Pastāsti par saviem treniņiem, kā tie notiek? Treniņi ir 3 reizes nedēļā. Man ir programma, pēc kuras es trenējos. Tu mācies noteikti vēl vidusskolā, un ko tev saka klases biedri par to, ka tu esi iesaistījusies powerliftingā? Reizi par reizē pajautā, cik jau tagad spiežu, kā man gāja sacensībās, es viņam izstāstu, un viņam, man liekas, tas patīk. Kā Agnesē dzīvē, principā, sabiedrībā tiek uztverts tas, ka sieviete ir iesaistījusies stieņu spiešanā, kas principā ir vairāk kā vīriešu puišu sporta veids? Visi to pašu uztver pozitīvi, visi saka, ka baigais malcis esmu un tā. Un daudzi mani kursu biedri, tagad, kad es aizgāju mācīties Zomskolu, viņi saka, pēc tevis nemaz nevaru pateikt, ka tu kaut kā tādu dari, tu esi tādu un tādu, kāpēc, kā tu vari pacelt tik lielas svarus vispār, un tā viņi brīnās. Domāju, ka meitenēm arī ir tikai par labu tas viss sporta veids. Jo, kā redzēt, nav nekāda liekā svara meitenēm. Man gan tur drusku savādāk, bet man jābūt savā kategorijā, lai es tiktu iekšā savējā. Tur attiecīgi drusku mazāka konkurence ir. Bet tāpat savi 200 ir tūp pie 200 jāspēja, lai būtu kas tās iet pa spīci. Kā jums ar rezultātiem? Noteikti ne pirmo gadu piedalāties, un acīm redzot, var arī jau ar kaut ko tādu nopietnu palapoties. Man 3 gadus es startēju tā tieši
šī veidā. Trīniekā es esmu visu laiku. Iekšā čempionātā Latvijas, kas ir. Un komanda Rembate? Rembates komanda, ja nekļūdos, 2 gadi. Vienu gadu bija trešā vieta, pagājušajā gadu bija 2. Pagaidām mēs ejam pa spīci no 55 komandām. Tie sasniegumi uzskaitītie iepriekš augšupēja no komandas 3., 2. vieta, šobrīd jau ejat uz 1. vietu, acīm redzot, nebūtu iespējams arī citas līdzdalības un citu cilvēku atbalstu. Kas ir tie klusie atbalstītāji? Mēs tā kā esam komanda no vairākiem novadiem, kas vairāk cilvēki ir no Ķeguma, un mēs no Lielvārdas. Jāsaka, liels paldies ir, kad Ķeguma dome un Lielvārdas dome mums nāk pretī ar transportu, ar naudiņām. Varēja būt arī vairāk. Tas jau... Bet es domāju ar laiku, jo mūsu rezultāti aug. Ceru, ka augs arī viņu finansējums mums, jo vairāk viņi mūs finansē, jo mēs varam vairāk posmus apmeklēt. Jo mēs braukājam pa visu Latviju, sanāk daudz braukt, un licences maksā, un dalības maksas, un daudz naudiņas aiziet. Man vēl viens tāds jautājums, un uzdošu Annijai, lai viņa atklāja. Es zinu, ka noslēpums noteikti neslēpj. Ko mamma saka par visu šitā? Mammai nav iebildu. Māte pasaka, ka mēs braucam uz sacensībām, jūt līdzi mums, priecājas, kad mēs atbraucam mājās ar medaļām. Viņa to novērtē. Mēs savukārt vēl palūksim kādu paņēmienus, kādas ieskatu sacensībās, kā tad viss notiekās un kaut kādas arī mēģinājumus un arī to pašu trako kreklu mēģināsim tad uzvilkt varbūt. Mēģināsim, jā. Parasti palīdz izcelt, lai neizjūg tā poza. Viņi noguļās tiltiņā. Ja? Ja pati ceļ ārā, tad var izslīdēt. Labāk, ja kāds palīdz no malas. Sāk. Piest. Noguļ. Vingrinājums tika izpildījis ļoti precīzi. Pirmais ir, kamēr iemācās pareizi nogulties zem tā stieņa. Ja? Jo tur ir jāuztais tiltiņš, kājām jābūt stingri pie zemes, pleciem pie sola, galvai pie sola. Spiešanas brīdī tu nedrīkst ne galvu atraut, ne kājas izkustināt. Un vēl viena tāda kļūda ir, parasti ir, kad smags svars, dibens atraujās no sola. Arī dibeni nedrīkst atraut. Tiesneši visu to stingri skatās. Un tad, kad tie visi tiek pareizi izpildīti, tad vingrinājums tiek ieskaitīts. Ot kājas ieliec, jau uzreiz ieliec, tu tā kā pludmalē, ieliec tā, lai tu atbalsts ir, ja? Tāds plecis, lai tu negāzi, lai tu... Jā. Rokas ņem vismaz, lai spīdīgais būtu šitā te, ot ārpusē, jā, būs labi. Tiltiņš jāpēc? Nu, labi, iztiksim bez tiltiņa pirmoreiz. Drīkst jāpēc? Drīkst, jā. Tā, ot, tagad lēnām laid līdz krūtīm. Labi, spied augšā. Labi, nesnost. Nu, ļoti labi. Īstenībā trenēšanās lieta. Tev jāiet tā, lai purgals būtu šī pusē stienim. Ot tā vismaz, jā. Tagad jātupjās ir ar taisnu augumu, pilnu pēdu jāstāv. Ja? Tev jātupjās ar taisnu augumu. Tā, ot šitā te. Un rokas tā. Viena tā, otra šitā. Ot šitā, jā. Jā. Ot šitā te. Te ir svarīgi, kur ir spēcīgāka roka? Nu, īstenībā nav. Īstenībā nav. Bet ņem kārtāk, kā tev labāk patīk. Taisnu muguru un... Skaties pretī spoguli un celies. Tā, vai tu taisnu. Ot šā, un celas augšā. Tagad celas augšā. Nu, īstenībā ļoti labi, jā, pleci atpakaļ. Jā, nekādu vainu, jā. Īstenībā ļoti labi. Un te tas pats, kas
taisna mugura, krūts uz priekšu un tupies. Kājas plec pacumā. Platai bišķi. Drusi, o šitā te. Tā, labi, tupies. Lēnām iekšā, labi, malacis. Cels augšā. Nu, viss kārtībā. Ja to dara dienā, tad jau tas ir ļoti vienkārši. Tā, nu, es parādīšu, ja? Nu, tā. Dienā, kad tu dari, kad tu nostāji. Tā jau tas ir stabils. Ietupies, ja? Tev nekur nenēsā. Ja? Tu arī tupēt, arī negatīvs, ne uz priekšu, ne atpakaļ. Īsti treneris vismaz var parādīt, arī pats mums tikai runā, bet arī parādīt. Nu, vēl jau pats arī praktizē veterānu līmenī. Noteikti pamanījāt, ka Pieķerts sportojot šoreiz iztika bez sacensībām. Un tam ir savs iemesls, jo mēs izaicinājām paši sevi. Lai jau nākamajās epizodēs varētu jums pastāstīt par to, kā mums gāja. Izaiciniet arī jūsu sporta pasauli. Tiekamies! Čau!